pasaules karš. Aleksis ir 4. klases ģimnāzis, patīkams, laids zēns. Paiet 1. kara gads, dibinās latviešu strēlnieku bataljonu. Aleksis vēro savus tautas lielo satraukumu, un viņā pamazām bries kāda cieta apņemšanās. Aleksis ir Daugavmalā arī tad, kad uz Milgrāvu izvadā pirmos brīvprātīgos. Viņš atnāk mājās kā norējus un reizē nelaidīgs, kas nezināms, neaprožam liels varas viņa dvēselē. Pēc gadskārtējās Kapela kungas nāves dienas Aleksis saprot visu par taisnību. Aleksis zina, kas viņam tagad darāms. Jācīnās par taisnību. Pulcējieties Latviju dēli, pulcējieties Gaujamalā. Dziediet dziesmas, mīļie draugi, svēto solu trijotnē. Gaujas malā vēlos dzīvot, vēlētos būt piedzimis. Tur, kur saule miežu siltī, tur, kur zaļo apīs. Tur, kur saule miežu siltī, tur, kur zaļo apīs. Tūkstošiem, lai skaistas acis, manu sirdi saistīts teic. Tūkstošiem, lai sārtas lūpas, mani mīļus vārdus teic. Tikai Gaujas malā vēlos meklēt daļu līgalu. Tikai Gauja malā tai stāstīt, cik to karsti mīlēju. Tikai Gauja malā tai stāstīt, cik to karsti mīlēju. Svešas zemes saule audzē vīnus gardākos, lai ar svešu tautiešu dziesmas jūtu pilnas slavētos. Man tik Gaujamalā tik pildīt, kausā brūno miesliņu, saukt, lai notrīc kalni lejas, Dievs, lai svētī Latviju. Saukt, lai notrīc kalni lejas, Dievs, lai svētī Latviju. Kad Aleksis slepeni ierodas pozīcijās 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā, viņu prom nedzen. Ierasts, cik tāda pulka nenāk. Viņam izsniedz strēlnieku bēdas un ieskaita 7. rotā, 2. pataljonā. 3. pulks Nāgusalā, tad to pāršķieši uz Krekavu. Aleksis visur līdz, izturīgs un saprātīgs savā darbā.
Pienāk 1916. gada Ziemassvētki un lielais uzbrukums vareni nocietinātam Mangaļu mezglam. Pirmais šaušanā klāja ložgutējs, kas pa kreisi pie vaļņu. Tam slaids, jauns, novērotājs ar veiklām acīm. Drīz artilērijas ugunī pievienojas rokas granātas sprādzieni un šauteņu klaudzēšanu. Tā nāk no kreisās puses un drebina visu tumsu. Pirmās strelnieku rindas, kas parādījās uz ceļa, vairs nav. Tagad sniegā kā nogriezts trudas salmas. Tas pats notika otro rindu, trešo, ceturto. Lielgabalu šāviņi, kas krīt mežā, stipri uztrauc ievainotos. Tie drēb, metas sāņus, vien pie kokiem. Smagāk ievainotie vaidi, grib kaut kur traukties, bet nespēja. Nevienam vairs negribas mirt. Aleksi no kaujas lauka iznesis vēl komandieris un nolasis mežmalā pie prietes. Pretinieka loda trāpījusi Aleksi tieši krūtīs. Priedēs vien šauc kāda balss. Viņš mira par taisnību. Nāc uz nāves stāvu, tur tevi gaidīšu, un pie raķešu gaismas saldas kūpstīšu. Nāc uz nāves salu, tur tevi gaidīšu, un pie raķešu gaismas saldas kūpstīšu. Vēl pusnakts pāri, zēns jau kaujā krīt, un pie koka krusta meitenes gauži raud. Nav vēl pusnakts pāri, zēns jau kaujā krīt, un pie koka krusta meitenes gauži raud. Mīļā Alma, vai drausmīgās dienas aizvadīja, ugunis šķīda, zeme tunēja, asinis plūda, un tomēr visam tam cauri izgāja neskarts. Dievs, tu darīji brīnums, mani sargāji, vai sagaidi man tiešām kāds lielāks uzdevums? Labi, esmu gatavs. Visu varēja ciest, bet redzēt atkal pretinieki nirdzīgās sejas. Nē, nekad viņi nedrīkst kļūt mūsu zemes saimnieki. Dievs, tu sargāsi arī mūsu bišos dēlus, līdzēs viņiem cīnīties un uzvarēt. Drausmīgi, ir caurstaigāt cērpām, kur viens tika atstāts galdo dzeltenais gansuns, vaigi, pieejot pagalmā, kur āds tikai puskrauta, un asīt pēc teguši sašķētīt cirks, maitas putni, līdinājās. Man tikai cilvēkiem attāvēja, sāpes ar asarām baltas skauba. Varbūt arī zirgi rautā, galvas citi mums pleciem uzlikuši. Vai varbūt tā jau vasaras migla, kas rit pār viņas požiem kakojam kā siltas oāzes. Bez sajūsmas un labas gribas mēs bijām kļuvuši par karavīriem. Tagad ir darīts viss iespējamais, lai mums šo sajūsmu un labo gribu izdzīvi. Pēc 3 nedēļām mēs vairs nebrīnījāmies, ka izbijis pasniegs mums ir lielāka autoritāte nekā agrāk bija mūsu vecāki, audzinātāji un visu kultūras laikmetu dižgari, sākot ar Platonu un beidzot ar Gēti. Laikam gan nebija neviena kazarmu resursu paņēmienu, kuru mēs nebūtu izjutuši uz savas ādas. Reizēm mēs vai kaucāmies nīkumi. Viens otrs sāslima, valsts pat nomira ar plaušu karsoju, bet mēs paši sev liktos smieklīgi, ja ļāva padotos. Mēs kļuvām citi, aizdomīgi, nežēlīgi, atriebīgi, rupi, un tas bija labi, taisni šo īpašību mums trūka. Nonākuši ierakumos neapmācību, daudz laikam gan būtu sajukuši prātā. Tagad mēs bijām sagatavoti tam, kas mūs gaidīja. Zels jaunatne. Nevienam no mums nav pilni 20, bet mēs esam jauni, jaunība, tas viss ir pagājis. Mēs esam veci cilvēki.
Vēlāk karā redzēju neskaitāmus līķus un gandrīz neko vairs neizjūtu. Bija tā, it kā es atrastos kautuvē, bet šo pirmo neesmu aizmirst nekad, tāpat kā neaizmirst visu, ar ko sastopas pirmo reizi. Tā bija nāve, un tā ir tā pati nāve, kas reizē mani raugās ar vaiprātīgo izdusušajām acīm. Dzīva nāve, kas ir gandrīz vēl grūtāk aptverama un mīklenāka nekā tā otrā klusā. 26. februārī. Paiet stunda. Es sēžu un saspringts vēroju katru vaibstu viņa sejā, gaidīdams, ka viņš varbūt kaut ko teiks, kaut viņš atdarītu muti un kliegtu, bet viņš tikai raud, aizgriez uz seju. Viņš nerunā ne par māti, ne par brāļiem un māsām, viņš nesaka neko. Tas viss laikam pārciest. Viņš palicis gluži viens ar savu 19 gadus veca cilvēka īso dzīvi un raud, tāpēc, ka šī dzīve ir galā. Aizturiet asaras, aizturiet smieklus, aizturiet mīlumu, aizturiet naidu, aizturiet alku, aizturiet, aizturiet, aizturiet. Ko viss tik nemāc aizturēt? Aizturiet asaras, nelaikā izlīs, aizturiet smieklus, nevietā paspruks, aizturiet mīlumu, nepelnīts dabūs, aizturēt naidu, ienaidnieks neturēs, neko uz pasaules neaizturēt, īpašu laiku, veltīgs pūles. Tu laikam ej, jo laikam nepatīk, ka to skaita. Bezmiega nakts, bez miera, besakars pagalvu, jaucas krāsas, sakals gotas, pulkstenis tikšķi. Cilvēks vārdā cilvēks, iela vārdā iela, un nav jau nekas liels. Maiznieks izņēma no zaļa plīša albumus dažus uzņēmumus un parādītos man. Viņa sieva kā līgava blakus, viņš pats ar iedziestām uz augšu sagrieztām musām. Tur viņa vēl smējās. Tad kāda cita, kur viņa sieva nostrādājusies bailīgām acīm, sēdēja uz krēsla malas. Tikai 2 mazu attēlu, bet vesels mūžs. Pētrgadam, 24. martā, 17. gadā, augīt un tanšīt. Gluži pretēji tam, ko jūs rakstiet un domājat par mani, esmu pilnīgi vesels un domāju drīz atgriezties savā dzimtenē. Arī tanī jūs maldāties, kad jūs apskaužat man, ka esmu bijis karalaukā. Visi tie, kas tur atrodas, ir ļoti nožēlojami radījumi, jo viņu dzīvība karājās kā diegā un katrā mirklī var krist vodē par upuri. Būtu laimīgāks, ka man tas nekad vairāk nebūtu jāpiedzīvo. Es karu priekš sevis un vispār priekš tautas, kad esmu atzīts par vajadzību. Nosūtījums miešu sveicinu. Ar Dievu. Antons. 24. maijā 1917. gadā diena. Sveiki, mazulīt! Ar šīm īsiem rakstu rindiņām gribu pie tevis notikties un vēl drusku pavērties, jo tu jau zini, ka tāda mana daba. Ir pagājis liels laiks, bet no tevis vēl neesmu nevienas vēstules saņēmis. Un nezinu, vai tu manas saņēmi, jeb ne. Tas ir savādi, bet kafijas smarža man te rada jautrāk nostāju. Laikam jau tā ir, ka cilvēki nekad nespēja vienkārt lielās, augstās lietas, vienmēr tikai tās niecīgās, sīkās. Tagad beigšu rakstīt, jo, kad saņemšu no tevis vēstulīti, tad aprakstīšu visu, ko vairāk. Pasveicini Pauli un Almas Jalkundi, ar mirkļu sveicieniem un visu, ko vēl klāt. Andrejs. 48. gadā, 7. oktobrī. Viņu māmu ciet atkal, kā pāris laiks vēstures rakstis ne ļoti īsi. Nebija arī pāris pasaņēmuši kāds 3 nedēļas. Tad arī dabūja 2 smagas vēstures, bet 4 paciņas. Valdienas kūka gan nevarēja nogaršot, jo tā bija pilnīgi sapalējusi. Pārējais gan bija viss kārtībā.
Pašlaik mums aiz muguras ir smagākas nedēļas, gāja īsti karsti, jo šeit pie stipri ierēnieki spēki. Pašreiz drusku laikam atbūtīsimies, un ja es pasts, tad norakstīšu sīkāk. Varu tikai pateikt, ka esmu sveiks un vesels, laiks brīnišķīgs. Mīļi sveiciniem visiem mainiekiem, ar buču, Rūgas. Vēstule no frontes ar zīmuļu galvu un kurpos tumsās papīrsturējumu līdz rakstīt. Mami, nebēdā par mani, ja esmu ēles uguļiem caurticis, gan arī tālāk labies. Ir priecājies, kā var ko darīt, lai tas karš ātrāk beigtos, un mēs varētu atgriezties savā zemes pleķītī. 1943. gada 6. janvārī. Vīro mamacī. Dzīvojam te tīri mierīgi. Nepatīkamāk ir tikai tumšās un garās naktis. Tagad nu pašai atkal spožs mēnesis. Tā kā no nejaušiem pārsteigumiem nav tik daudz jāvairās. Laiks turs mūs labprātīgs. Izcelsmes vēl nav bijis. Uzturs arī labs. Un tagad vārām tepat uz vietas visu. Tālāk var iedalīties. Mēs ēdam kopā 3. Es un mani zīmdaši. Vai tu, mamacīt, nezināji tā mazā petrolijas lampiņa, kas bija margai, viņa mētēs kaut kur pa bērniem, vēl ir veselā? Tad to arī varētu atsūtīt, jo kādreiz var dabūt petroliju, bet nav tik manas lielas lampiņas. Mīļas veicieni un bučus maziem un lieliem. Rūgas. 1943. gada 9. martā, bunkurā Sidrabene. Mīļā mammucīt, saņēmu Margas vēstuli, ka tu esot ļoti slima un guli ar augstu temperatūru. Uzmanies no labi un nekāp atkal par ātru ārā no gultas, jo broņa taču visu var padarīt. Klausi ārstam un Margai, un es ceru, ka tad viss atkal būs labi. Par mani esi bez rūpēm, jo mums šeit tik traki neiet kā citur, un ja Dievs līdz šim gādājas par mani, tad arī turpmāk neatstās. Pašlaik laika gan ļoti maz rakstīt, jo darba pārāk daudz, bet tas galvenokārt tāpēc, ka mums nāk klāt stipri papildinājumi, un par tiem visiem jārūpējas. Istaba mierīga un klusa. Cauri sienai skan skumji melodija, kur kādu zēni, tāpat kā man mockumis. Viņš skumst ar akordionu klēpī, es ar spalvas kārtu rokā. Krievi ar vienu vairāk dzenas sauļus kolektoru un pēc mēneša paredzams aizrādums. Vēlreiz būt pie vecākiem, vēlreiz būt Latvijā, ir katra zēna domas. Var gadīties, ka mani vecāki tie nosūdkoti, un es saprotu tikai kapņu kopības. Kucēnu vajag noķert nodulē ar cukuru palīdzību. Tas bija neliels suņuks, apeļām ķepām, mīlīgu puļu, nevarīgu asli. Vārds pa vārdam, dažas laipnas un jocīgas kustības, un drīz tas bija laidis krā. Viņš to pasniedz padusē, ātriem soļiem pazudais stūri. Kucēns pats sevi tik silts un mīksts. Viņa puļa izturēs tik naivi, jautra un vientiesīga, ka vienā mirklī izrāva laiku vēstuli no asinēnā kara jūgļiem. Ļāva atkal atcerēties maigumu, tālās mājas un dzīvības siltot pieķeršanos. Lai gan Kucēns šķita kā liels dārgums, vienīgā pēdējā iespēja vēl apjaust un izjust tīru, neskartu dzīvību. Zēni! Atsauc neliek. Saka podporučiks ar nostājāties rotas priekšā. Kurš no jums māk riet kā suns? Es! Atsauc nelielu augumu strelnieks un iznāk soli uz priekšu. Labi, parej! Saka podporučiks ar. Ruf, ruf! Strelnieks veikt un gandrīz labākā īsts suns. Podporučiks ar.
apmierināts. Pašapziņības stāvarī sastāvot, jo tajā izmērās var atrast visu, ko vien vajag. Tālāk seko potkuroči morādes kaujā. Tātad ziniet, strēlnieki. Lieniet, cik iespējams klusu. Ja malas paliks strēlnieks, suns, un ar viņu es došu attiecīgās komandas. Kad suns ries, tas nozīmēs uz priekšu, un kad iekautosies gar un sāpīgi, stāt un nogulties. Sakariem ar štāba bataljonu izvilks telefonu. Uz atsevišķiem ienaidnieku šāvieniem neatbildēt. Kad ienaidnieks būs mūs atklājis vai pārējais un triecienā, pats došu parasto komandu. Vasara ir īsa un dzīve ir īsa, bet kas to dara īsu? Tas, ka mēs zinām, cik īsti ir cilvēku mūžs. Vai kaķi tur laukā zina, ka dzīve ir īsa, vai putns to zina. Un tauriņš, viņi domā to mūžīgi. Neviens nav noteicis mūžu ilgumu, kādēļ tas pateicis mums. Mīļā Alma, kā klājas? Man to tomēr kas jāizsaka. Dzīve tomēr spēlēs un iergās par mani. Kādēļ, kad es iemīlēju Janci, lūk, un tos pašus mīļos vārdus, ko vēstulēs viņš teica man, tas veltīja arī dzidrai. Ak, ārprāts, tātad laimīga būšu tikai rampas gaismā. Labi, Dievs, tu tā gribi, es cietīšu. Alma, raksti drīz, tava Mirdza. Īstenībā būtu tā, kā rakstīts Bēres sludinājumos, ka cilvēks būtu absolūti pilnīgs. Tur ir tikai gādīgi tēvi, nevainojami vīri, priekšzīmīgi bērni, pašaizliedzīgs, sevi upurējošs mātes, visu apraudāt vecāki, veikalnieki, salīdzinājumā, ar kuriem asīs Francisks droši vien bijis nepaldīts egoists, labsirdībā starojoši ģenerāli, cilvēcīgi prokurori, gandrīz vai svēti ieroču fabrikanti. Vārdu sakot, ja var ticēt Bēres sludinājumiem, tad iznāk, ka zemi apdzīvojuši tie eņģeļi, kas slāvīgi, par kuriem neko nebijām zinājuši. Mīlestība, kas dzīvē tīrā veidā tiešām sastopamu visērē, pēc nāves spīd no visām pusēm un visbiežāk tā bojamā manta.
Es zinu, dzīvības iznīcināšana kādā radījumā vienmēr ir it kā slepkavība. Kopš esmu bijis karā, man negribas vairs pat mūžu nosist. Tomēr šovakar man gluži labi garšoja teļugaļa. Bet teļš tika nokauts, lai mums būtu ko ēst. Tādi ir šie vecie paradoksi un novēloties secinājumi. Dzīvība ir brīnums, arī teļa un mušas dzīvība, īpaši jau mušas. Šīs akrobātas un acis veidot no tūkstošiem pasažu. Tā vienmēr ir brīnums, taču te vienmēr pienāk beigas. Kāpēc miera laikā nobeidzami suni, bet vaidoši cilvēku nē? Turklāt nevienam neveidīgos karos nosakojam nelielos. Kādu bērnu atceru. Man nav vairs citu atmiņu. Karš ir vienīgā lieta, ko tagad atceros. Kaķe, 9 gadi. Un kad mēs satiksim tēti? Vai viņam tur bail pēc mums? Maksims pēc? Mamma, paskatīsimies vecās bildes. Mēs tajās bijām laimīgi. Kira, 6 gadi. Manuprāt, paradīze vēl neeksistē, bet tomēr, ja ir tāda paradīze, mēs noteikti nokļūsim tur. Jo Eliju esam redzējuši, tas nebūtu godīgi. Matvejs, 10 gadi. Karš nozīmē izšķērdēs cerības, Austa 13 gadi. Ja šis karš būs beigsies, viņa nopirks no kaķi. Kaķi es nosaukšu par Bairartaru vai Tošu. Vēl īsti neesmu izdomājis. Marks, 7 gadi. Māma, mani draugi Harkivā ir dzīvi, vai man būs kāds ar ko spēlēties? Rada, 3 gadi. Mammu, Dievs vienmēr atgriež bērns mājās. Sofija, 8 gadi. Mammu, kad karš beigsies, es varēšu būt nepaklausīgs visu dienu. Tikai vienu dienu, nezināms, 8 gadi. Mammu, vai Ukrainai sāp, kad viņš vai par to? Ģima, 8 gadi. Es gribētu redzēt tādu sapni, kur man teleportē uz manu pilsētu Ukrainā, apstītos, kas tur notiek, un redzētu tēt. Es būtu neredzami, neviens man neredzētu, un es neko nejustu. Arī mani neviens nejustu. Taņa, 8 gadi. Tie grib savu tevu zemi, tevu bērus kumelīnus, tevu bērus kumelīnus, tevu bērus kumelīnus, mātes govis raibaliņš, mātes govis raibaliņš, mātes govis raibaliņas, māsu baltas villainītes, māsu baltas villainītes. Smacīsim savādi viens, kuris gais, tevi stāv, manis trīs nebūs vairs. Tas pilsētas nebūs tik augstami vairs, un tomēr mums vesībā radīs pāris.
gadu grāmatu un lasīt. Laiks piedzimt un laiks mirt, laiks tēstīt un laiks izraudās, laiks nogalināt un laiks dziedēt, laiks sagraut putekļos un laiks celt no jauna, laiks raudāt un laiks smieties, laiks vaidēt un laiks dejot, laiks sviest akmeņus un laiks savākt akmeņus, laiks apskaut un laiks šķirties, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks sargāt un laiks tīt prom, laiks saraut gabalos un laiks sašūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks iemīst, laiks karam un laiks mieram. Tas skanēja kā atļauts sveiciens, bet tas bija skaistākais atļauts sveiciens manā mūžā.